Ja jūs jau ilgstoši nevarat pārdot savu prēmijum klases automašīnu, problēma visticamāk nav saistīta ar pašu automobīlu vai tā cenu. Problēma ir saistīta ar to, kur un zem kāda vārda jūs to pārdodat. Šobrīd galvenais pieprasījums pēc prēmijum klases automašīnām ir Vācijas tirgū. Tur ir vairāk pircēju, augstāka likviditāte un lēmumi par pirkumu tiek pieņemti ātrāk. Bieži dzirdam iebildumu: es pats ievietošu sludinājumu Vācijā. Formāli jā, bet praktiski pārdošanas iespējamība tuvojas nullei. Jo tālāk no Vācijas, jo mazāks ir izredzes. Tehniski sludinājumu var izvietot arī pats, tomēr prēmijum klases pircēji orientējas uz juridisko skaidrību, garantijām un pārdevēju lokālo klātbūtni. Turklāt pircēji parasti izmanto reģionālo filtru tikai Vācijā un vienkārši neredz citu valstu sludinājumus. Tāpat 92% no darījumiem tiek veikti tieši ar Vācijā reģistrētiem uzņēmumiem. Prēmijum segmentā pircēji iegādājas ne tikai automašīnu. Viņi iegādās darījumu drošību un pārdevēju jurisdikciju. Pircēji no visas pasaules meklē automašīnu pie vācu pārdevēja, nevis vienkārši automašīnu, kas izvietota vācu tīmekļa vietā. Eiropas autotirgus ir noguris no krāpšanas starptautiskajos darījumos. Ja pārdevējs atrodas ārpus Vācijas, pircējs saprot, ka problēma gadījumā aizstāvēt savus intereses ir praktiski neiespējami. Tāpēc izvēlas šādus sludinājumus vienkārši ignorēt. Prēmijum klases pircējs izvairās no starptautiskiem riskiem. Pat ja automobīls ir ideāls, starptautisku darījumu gadījumā rodas papildu jautājumi – PVN, garantijas, loģistika, naudas pārskaitījumi un tiesība aizsardzība. Drošāk ir izvēlēties automašīnu pie vācu dīleri, un lielākā daļa tā arī dara. Mēs šo jautājumu risinām sistemātiski. Strādājam Vācijas jurisdikcijā kā licencēts Vācijas autotirgotājs. Automašīna tiek publicēta uz Vācijas juridiskās personas vārda, savukārt pircējam tas ir lokāls darījums ar skaidru atbildību un tiesisko regulējumu. Pateicoties pareizi strukturētam pārdošanas procesam, interese veidojas jau uzreiz pēc sludinājuma publicēšanas. Mēs organizējam automašīnas prezentāciju, vadām pārunas un nodrošinām darījuma norisi. Līdz darījuma noslēgšanai automobīls paliek jūsu rīcībā. Vidējais pārdošanas termiņš ir aptuveni 6 nedēļas, savukārt komisija tiek maksāta tikai veiksmīgas pārdošanas gadījumā.